Šis ir Dobeles novada sociālā dienesta struktūra vienība Atelpas brīdis. Zemgales plānošanas reģionam pateicoties, mēs esam dzimuši šeit un notiek mūsu darbība. Misija kā tāda mūsējā – dot vecākiem pauzi restartam, jo šeit tātad šo pakalpojumu var saņemt bērni no 3 gadu vecuma un pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērniņi tādi, kam ir īpašas kopšanas indikācijas, līdz 30 diennaktīm gadā. Un ko vecāki saka, kādas tad ir viņu grūtības? Viņi ļoti augstu novērtē šo pakalpojumu, jo cits vecāks gaida ļoti kādu ieplānotu ceļojumu, kaut uz nedēļiņu. Cits vecāks dod savus bērniņus mums uz piektdienu, sestdienu, svētdienu un vienkārši izguļās. Un šeit mēs arī nodrošinām viņiem uzraudzību, sociālo aprūpi, prasmju uzturēšanu, prasmju mācīšanu, ēdināšanu mums ir 4 reizes dienā. Bērni pavada laiku, katram individuāli pielāgojot viņa spējām un vajadzībām, vai tā ir zīmēšana, vai tās ir kādas spēles. Citam vienkārši tas ir plēvītes spaidīšana, pavisam klusi, mierīgi. Nodrošinam pastaigas laukā, mums ir fizioterapijas zālīte, kur ejam arī bērniņi nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm mūsu uzraudzībā, cik pēc kura spējām tas ir iespējams. Markusiņš tātad mums ir 12 gadīgs, un bērnam ir autiskā spektra traucējumi, garīga atpalicība arī ir. Bērniņš ļoti komunicē, bet ļoti ierobežoti, un vienīgais, ko viņš saka arī katrā reizē, mamma būs. Un tā kā tas mums likās tā pārāk, tā viņu, tā kā trauksmē viņš visu laiku atradās, tad manas kolēģis radīja šādu te, pie sienas redzams arī tādu dienu skaitītāju, speciāli Markusiņam sataisot, kad viņš var skaitīt šīs dieniņas, kad tad mammīte viņam būs pakaļ. Un tas viņu ļoti nomierina šeit. Tā kā iesaku arī pārējiem ļoti jauki autiskā spektra bērniņiem. Markusiņš šeit jūtās labi. Viņam patīk laukā iziet, jo mums ir arī šūpolītes laukā, paspēlēties. Pastaigājam pa teritoriju. Markus ir liels staigātājs. Viņam patīk pastaigāt arī lielāku gabalu, jo mums netālu ir arī Gaurata ezers. Jā, vasarā tā kā arī līdz turienai meitenes aizved viņus. Pieteikties pakalpojumam kā tādam, jūs varat katrs sava novada sociālajā dienestā. Rakstot iesniegumu, lūdzot šo pakalpojumu savam bērnam vai mūžīgajam bērnam, jo arī pieaugušas personas ir mūsu mērķa grupa. Sociālajam darbiniekam viņš izvērtēs šos jūsu iesniegtos dokumentus, jo vajadzēs arī psihiatra atzinumu un ģimenes ārsta izziņu. Vasara ir periods, kad visi vecāki vēlās atpūsties, un tas ir lieliski, un tas ir saprotams. Bet lūgums ir arī tāds, varbūt pieteikt šo te pakalpojumu saulaicīgi.